Tu palaiž man. Iziesim ārā mazliet. Neļausiet nākt ārā? Nu, mēs jau varam neiet ārā. Paskatieties, cilvēki. Policija neļauj pārvietoties brīvā valstī. Ja? Brīvā valstī neļauj pārvietoties brīviem cilvēkiem pa Rīgas ielām. Nāciet droši. Policijai dots uzdevums sekojoši. Ja būs mazāk par 1000 cilvēkiem, tas šņorēs. Ja būs 10 000 un vairāk, tad nevienu nešņorēs. Tā kā droši sanāciet pils laukumā un Rūdī, kur tu esi, es nodošu stafeti tevi ar organizatoriskiem jautājumiem. Tā kā vakar vadītājs būs Rudolfs, es pieslēgšos ik pa laikam jums, mums vajadzēja, lai skaņa sāk kustēties. Mēs šeit esam noīrējuši dzīvokli, mēs šeit drīkstam dzīvot, uzturēties, cik ilgi mēs gribam. Šī nav vienīgā vieta, kur mēs esam noīrējuši dzīvokļus, ja? Zinot to, ka policija gribēs ņemt mums nost visu, ko vien var noņemt, un tam līdzīgi. Un es aicinu policiju neapturēt, ļaut pārvietoties brīvā valstī Saeimas frakcijas vadītājam, augstai amatpersonai, negrostīt mani, ne šurp, ne turp. Lielākā daļa policistu, es esmu pārliecināts, ir mūsu pusē. Un es aicinu policiju nepārkāpt likumu un netaisīt skaņas signālus. Nebraukt virsū cilvēkiem! Nebraukt virsū! Cilvēki, palieciet savās vietās! Neļaujiet braukt! Palieciet tajās vietās un neļaujiet nekur braukt! Kāpēc tiek ieslēgti skaņas signāli? Stāvat lūdzu un neļaujiet! Nebaidieties no tā! Viņi mēģinās jūs iebiedēt, viņi mēģinās jūs izklīdināt. Nedariet to nekādā gadījumā. Mēs pagriezīsim no tumām tagad. Jā. Mēs pagriezīsim tumām. Pagriezies vairāk, jā. Bet tu neļauj galvenais. Mīļie cilvēki, palieciet un vienīgie, kas tagad taisīs nekārtības, būs policija, jūs to redzēsiet. Neļaujiet! Es aiziešu priekšā, jā? Nē, es aiziešu priekšā. Man vēl palīdzi malā. Es aiziešu priekšā. Es nosādu. Nu, brauksiet man virsū tagad. Negrūdiet, bet lobas ar balvu. Es atvainojos. Aizsargāšāk organizācija. Starp aizsargiem un starp policiju. Aizsargi neļauj darīt pāri tautai. 1, 2. Man mikrofons beidzās. Mīļie policisti, es aicinu jūs nebraukt virsū mums. Nebraukt virsū cilvēkiem. Ļaujiet cilvēkiem runāt! 1, 2. Skan vai neskan? Šeit notiek! Ļaujiet runāt, lūdzu! Šeit notiek demokrātijas eksāmeni! Mēs esam eksiminātori! Nebrauciet virsū! Nebrauciet cilvēkiem virsū! Nekas nav pārkāpts! Lūdzu, ļaujiet runāt! 1, 2, 3, 4, 5. Tā. Kur ir mans tiešais ēters? Egur. Tā, es runāšu tiešā ētrā. Turi. Tā, kur man viņš palika? Es runāšu tiešā ētrā. Vienmēr sakot cilvēki, mēs atrodamies pils laukumā, un mēs aicinām policiju nebraukt mums virsū. Es stāvu priekšā policijas mašīnai, kā jūs redzat, un es aicinu mums nebraukt virsū. Es aicinu policijas vadībai ļaut notikt demokrātiskam procesam. Es aicinu Latvijas iedzīvotājs redzēt, ka viņi grib ar spēku mūs nobiedēt. Neviens cilvēks šeit nav agresīvs. Jūs to ļoti labi redzat. Un aizbraucat lūdzu ar to policijas busiņu ārā no cilvēkiem. Mēs nākam ar mieru, mēs nākam ar labestību. Izbrauciet ārā policijas busiņu. Vai arī jums būs jābrauc man virsū? Netaisiet policistu nekārtības. Provokācija notiek.
Tātad pirmie provokātori šajā pasākumā ir tieši valsts policijas darbinieki, kas izpild pretlikumīgās Armanda Ruka pavēles. Ja? Tātad šis ir viens policists, tur ir tikai viens mašīnā, ja? Mēs neredzam. Iesim. Pajautājiet policistam apliecību, lai viņš uzrāda dienesta apliecību. Pajautājiet, parādiet, lai viņš parāda dienesta apliecību. Dienesta apliecību parādiet. Un kāds ir uzvārds? Tātad, lai policists parāda savu dienesta apliecību. Tātad mums ir jāpiefiksē visi policisti un kas un kā. Ļaujiet notikt pasākumam, pasākums nebeigsies, pat ja jūs mūs biedēsiet, pat ja jūs mūs grūstīsiet, pat ja jūs bloķēsiet skaļņu, internetu un visu pārējo. Pasākums notiks. Pasākums notiks. Un sadarbojieties, policija. Tātad policija, es jūs aicinu Armandu Ruku tieši šajā etrā. Armandu Ruku es atspiedīšos policijas mašīnas kapotē, jo es nevaru pārvietoties, aiz manis ir daudz cilvēku. Es jūs aicinu atļaut notikt demokrātiskam procesam, atļaut notikt protesta akcijai, jo Latvijas Republikas satversmē ir paredzēts šādas tiesības. Šīs tiesības ir visiem Latvijas Republikas pilsoņiem, un mēs tāpat noturēsim šo akciju. Jūs viņu neizdzenāsiet, tas nav iespējams. Šie cilvēki noturēs akciju un parādīs savu attieksmi pret valdošo, korumpēto, noziedzīgo režīmu. Šī akcija notiks visa vakar garumā. Pat ja jūs mūs izdzināsiet no šī laukuma, mēs aiziesim uz nākamo, uz aiznākamo. Tātad publiski vēlreiz. Armanda Ruka, Latvijas Republikas valsts policijas vadītāji. Es aicinu jūs netaisīt nekārtības, nebraukt ar busiņu virsū cilvēkiem. Es aicinu atkāpties un ļaut notikt demokrātiskam procesam, protesta akcijai pret noziedzīgo režīmu. Amen! Visiem cilvēkiem, manu balss dzird tajā stumbās, ja? Jo es jau pats par to nedēļu esmu tos īvu atklausījies, es jau pats nedzirdu vairs, ko es runāju, ja? Bet, mīļie cilvēki, visiem policijas darbiniekiem, kas jebkā jums traucē, prasiet uzrādīt personu apliecinošus dokumentus. Vispirms piefiksējiet, filmējiet visus policistus, kas neļauj notikt demokrātiskam procesam. Mēs dzīvojam brīvā Latvijā, tauta mostamies! Un policists, kas šeit ir uz vietas, Gričkungs, es zinu, ka jūs visu nedēļu man braukājāt līdzi. Gričkungs ir atnācis. Aizmugurē tur? Ne. Lai būs brauc projām, lai brauc atpakaļ. Lai viņš brauc atpakaļ. Kāpēc viņš brauc cilvēkiem virsū? Un Latvija! 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 Mīļie cilvēki! Mīļie cilvēki! Skan tā stums, ja neskan, es tā nesaprotu. Mīļie cilvēki, tagad pamēģinām! Ņemu varu atpakaļ! Ņemu varu atpakaļ! Ņemu varu atpakaļ! Ņemu varu atpakaļ! Bundzinieki! Ņemu varu atpakaļ! Ņemu varu atpakaļ! Ņemu varu atpakaļ! Policisti! Policisti! Latvijas policisti! Es jūs aicinu tagad pārnākt tautas pusē! Mēs nākam ar labu! Mēs nākam ar mīlestību! Nāciet ar mīlestību mūsu pusē! Neaizstāviet noziedzīgo režīmu! Nāciet mūsu pusē! Šis ir tas vakars, kad jūs to varat izdarīt! Citas iespējas nebūs! Paņem slimību. Kur vajag pabīdīties, lai būs izlaists? Kur vajag pabīdīties, lai būs izlaists? Kur jūs gribat aizbraukt ar būsu?
Mēs jau pazīstam. Tas ir Griķa kungs. Griķa kungs, Tas ir Griķa kungs. jā. Grīķa kungs, kur jūs gribat, lai mēs būsu? Ņem, Danielu. Savējos ar viņu pabīdās. Kur jūs? Meitenes uz astu. Grīķa kungs, Viņi sarunājam tā. Nenobloķējiet mūsu ieeju. Sarunājam tā, ka jūs nenobloķējat mūsu ieeju. Jā. Jā, dzīvoklī, nenobloķējiet mūsu ieeju. Es ļoti aicinu jūs nenobloķēt, ļaut notikt. Jo mazāk jūs traucēsiet, jo mazāk būs nekārtības. Tieši tā! Ļaujiet! Jā! Ļaujiet notikt miermīlīgi! Klus. Bailes par taviem sodiem, ko tu man administratīvo uzliksi. Grīķkungs, jums ir jāsaprot, šeit nav iespējams ievērot distancēšanos, un šeit arī neievērot distancēšanos. Tieši tā! Distancēšanās pēc tam, ka šī vara kritīs, beigsies. Cilvēki varēs pārvietoties brīvi pa Latvijas Republikas teritoriju, viņi varēs atgriezties darbos. Viņš neviens nesodīs par to, ka viņi vienkārši ir brīvi cilvēki. Viņiem nebūs trešoreiz jāiet potēties obligāti, lai viņus atlaist no darba un tam līdzīgi, neatlaist no darba un tam līdzīgi. Cilvēki kļūst brīvi pēc šī vakara. Un Grīķkungs, es aicinu arī jūs, es zinu, ka jūs sirdī esat mūsu pusē. Un mēs arī esam jūsu pusē. Nāciet pie mums. Mēs aizstāvēsim jūs līdz galam. Visiem jānāk. Mēs aizstāvēsim. Mēs aizstāvēsim katru Latvijas Republikas policistu, vai ne? Jā! Mēs aizstāvēsim katru Latvijas Republikas speciālā dienesta, to Omegas, to, kas viņš slepkavnieks vai kas viņš ir, mēs viņu arī aizstāvēsim. Jā! Mēs aizstāvēsim Latvijas Republikas armiju, ja vajadzēs, jā? Jā! Un pašu valsts mēs arī aizstāvēsim, vai ne? Šeit kaut kādi cilvēki ir sanākuši mazliet vairāk, jau nav pagaidām. Tātad visi, kas skatās tiešraidi, beidziet skatīties tiešraidi un velcieties šurp vienreiz, jo kā idija ar ārā. 5000 jūs vai cik tur sēžat, skatāties, tā kā Netflix kaut kādu. Es nedēļu normāli paēdis neesmu, kamēr jūs skatāties to Netflix. Varat vienreiz piecelt savus tās pakaļus no divāniem un atvilkties pie Rīgas pils. Kādā valodā man jums jāsaka ir? Latviešu vai es arī? Tas ir Rododenders Inze paviljona, tas notiek, ja, pie Rīgas, pie tā saucamās prezidenta pils. Nāciet visi šeit, nebaidieties vienreiz Latviju izmainīt. Jūs vienmēr runājat par to, ka jūs esat patrioti, ka jūs mīlat savu zemi un tam līdzīgi. Nu tad pierādiet darbos vienreiz to. Un tā. Es vispār gribētu, ka tas busiņš brauc atpakaļ, jo tāpēc, ka te ir cilvēki, man ir bail, ka tiem cilvēkiem uzbrauc virsū. Atpakaļ! 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 Policijas busiņiem pavēlu. Atpakaļ! Iedodiet tur priekšniecību, iedodiet pavēlu un aizdzenat to busiņu atpakaļ, lai nebrauc cilvēkiem Lēnā virsū. atpakaļ gaitā. Lēnā atpakaļ gaitā izbrauc ārā. Lai izbrauc ārā, lai lēnā, šeit viss ir miermīlīgi cilvēki. Par demokrātisku Šeit ir Latviju! miermīlīgi, izbrauciet ārā to busiņu, lūdzu. Nebrauciet cilvēkiem virsū. Par demokrātisku Latviju vienu reizi par visām reizēm! Ruka kungs, es vēlreiz vēršos. Armand Ruk, nevis nedēļu vajājat mani un manu ģimeni. Nevis mani vajājat, bet idrit vai kociņ ļaujiet notikt demokrātiskam procesam, Ruk kungs. Jūs saprotat, ka jūs tāpat atbildēsiet. Ruk kungs, jūs jau nobijāties šonedēļ nākt uz Saeimu. Jums tāpat būs jānāk. Ļaujiet notikt akcijai. Nāciet pretī, sadarbojieties. Ļaujiet normāli izmantot skaņu. Kāpēc skaņu ļaujiet izmantot? Tāpēc, ka tad mēs varam vadīt cilvēkus. Mēs varam organizēt visu, lai nebūtu nekārtības. Netaisiet nekārtības paši policisti. Nebrauciet cilvēkos. Neprovocējiet cilvēkus. Neprovocējiet nevienu. Izbrauciet ārā to busu, nebrauciet cilvēkiem virsū.
Es jūs ļoti lūdzu, Ruka kungs, jūs skatāties, dodiet pavēli izbraukt busam ārā no šejienes. Mēs tāpat prom neiesim. Ārā? Jā, viņš brauc, priekš brauc vienkārši. Nelaižam mašīnu, lai viņš brauc auto. Nē, mūs var piemānīt. Mēs neticam. Mēs neticam. Nē, kā Mēs iebraucat, neticam. lūdzu, skatieties Mēs ceļā. neticam. Mēs nevaram ticēt pagaidām. Jums jānāk vienreiz pretī. Atpakaļ! Atpakaļ! Mēs neticam. Atpakaļ! Mēs neticam. Atpakaļ! Mēs neticam. Atpakaļ! 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 Mūsu plāns akcija, kurā mēs vienkārši ņemam un sakam runas, kurā mēs paspēlējam bungas, paspēlējam klavierus un tam līdzīgi, kurā mēs neejam uz nekādu konfrontāciju ar cilvēkiem. Mēs vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz lūdzam policiju neprovocēt lūdzu jebkādu agresiju. Lai viņš griež pa labi un ar aplimēt ārēņš uz priekšu brauc. Nevis taisni tālāk. Tā. Tā vai... Bundzinieki uzspēlējiet! Bundzinieki ritmā! Ņemu varu atpakaļ! 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 Kurš ir provokators? Šeit. Policija mums ir viens provokators, viņu vajadzētu paņemt. Grīķa kungs, Jā, mums reku ir mums ir viens provokators viens. Jā. Provocē uz vardarbību. Viņš provocē uz vardarbību. Mēs neesam vardarbīgi, mēs nebūsim, mēs nākam ar mīlestību. Mūs provocē uz vardarbību. Nē, jūs mūs provocējat. Jūs jau gribējāt man grūstīt. Palaižiet man garām. Jā, palaižam garām Griķa kungu. Palaižam Griķa kungu garām. Viņš jau provocē šeit uz vardarbību. Jā. Ļaujiet viņam runāt. Kur ir tagad problēma? Var man kāds Viņš pateikt? provocē uz vardarbību. Kā? Agresīvu Rūdi! Es tev dodu mikrofonu, es pats turpinu tiešraidē. Tu lūdzu cilvēkiem lūdzu mazliet, ja? Palaižam Griķa kungu. Nu tā, mīļie cilvēki, tātad rododendrs sākās tagad. Mēs centīsimies, man vajag powerbanku jau sagatavot, ja? Powerbank. Un nebloķējiet manu internetu. Ja es atslēdzos, tad man atslēdz policija, ja? Ar tiem slēpētājiem. Neatslēdziet internetu policijas darbinieki. Armand Ruk, es vēlreiz jums lūdzu. Palīdziet policijai, ļaujiet mums uzlikt skatuvi, ļaujiet mums izmantot skaņu, mēs tāpat viņu izmantosim. Ja jūs šeit mums viņu atņemsiet, mums ir sagatavot entie komplekti ar skaņu dažādās pilsētas vietās. Mums ir dažādi dzīvokļi noīrēti. Ja? Līdz ar to pasākums notiks. Mēs esam gatavojušies, tāpēc, ka mēs gribam dzīvot brīvā, demokrātiskā valstī, kurā cilvēkiem ir tiesības izteikt savu viedokli, kurā politiskie oponenti nevis aizliedz, viņiem vispār nekāda darīšana nav par to, vai mēs protestējam vai neprotestējam un tam līdzīgi. Vienmēr sakot tā, ierakstiet komentārā, vai jūs gribat, lai tā tiešraide turpinās, vai es varu kādu mirklīt arī tagad, kaut ko darīt. Powerbankanā, jā, slāpē. Powerbanka ir, jā, super sagatavosim.
Vienmēr sakot tā, tie, kas ir heiteri, tagad raksta komentārus heiteri, ja? Atnāciet sejā pateikt, ja? Ne, ko jūs baidaties tur? Mazāk kā 24 raksta komentāru, ja? Kāds tur esmu lohs vai vēl kaut ko. Atnāciet sejā, parunāsim. Pasakiet sejā, kas jums nepatīk. Mani atbalstītāji, liels jums paldies, ka jūs nākat arvien vairāk un arvien vairāk uz tā saucamā prezidenta pils laukumu. Atgādinu, 7 vakarā prezidents atradīsies Hanzas peronā uz koncertu kaut kādu viņš ies, nevis pie tautas nāks parunāt pie neapmierinātās tautas, bet ies baudīt pirmdienas vakaru. Varbūt tad mums pašiem ir jāiziet līdz Hanzas peronam. Ja? Pilsēta pieder visiem, arī mums, mēs varam brīvi pārvietoties, bet jebkurā gadījumā rododendra būtība ir pašiem organizēties, pašiem iekārtoties, ne tikai gaidīt, ka visus salto izpildīs viens Gobzems. Gobzems no savas puses lielāko daļu ir izdarījusi, tagad ir jūsu kārta, mīļie cilvēki, izdarīt. Jūsu kārta ir parādīt, ka vara pieder jums viņi ir jāpaņem atpakaļ, jums ir jābūt uzstājīgiem, neatlaidīgiem, ar gribas spēku, drosmīgiem un tādā garā. Vienmēr sakot, nu tā, kaut kā. Es jau esmu gandrīz nosvīdis. Es biju paņēmis līdz tādas smukas drēbes, ja? Smuki saģērbties tā, lai varētu smuku runu beigās teikt. Bet, nu, pagaidām es vēl treniņu biksēs tas stāvu, ja? Un kaut kā tā. Ar smaidu, mīļie cilvēki ar smaidu, nevis ar dusmām, bet ar smaidu. Es zinu, ka mums daudziem ir dusmas, man arī dusmas iekšā pa visu nedēļu, bet ar smaidu un mīlestību. Neviens naidnieks, neviens neko nevar izdarīt, ja jūs ejat ar mīlestību. Ar mīlestību pret policistiem, kuri joprojām pild noziedzīgās pavēles. Ar mīlestību pret ikvienu, kas jūs grib pagrūst un tam līdzīgi. Ja? Tikai ar mīlestību, un mēs uzvarēsim tikai tādā veidā. 6,3 tūkstoši skatās tiešraidē. Mēs ejam uz visu banku, jā, mēs modinām Latviju, un es domāju, ka mēs pamodināsim viņu tā pa īstam, beidzot. Ja ne tagad, tad nekad mūsu dzīvē tas nenotiks. Jums tas ir jāsaprot. Vakars būs garš, man tā, ko darīt. Un jā, jūs jau dzirdējat, bet man tas laikam ir jāpasaka. Tātad, ja šo varu mēs nomainīsim, jums beigsies ierobežojumi. Jums beigsies tas, ka jūs atlaiž no darba. Jūsu bērni varēs iet skolā. Ja jūs to varu kādreiz dzīvē, es nezinu, es tagad nelūdzu varu vai vēl kaut kā, bet kādreiz dzīvē, kaut vai nejaušības pēc, viņi nonāks pie manis, mēs jums dosim brīvību, cilvēki, brīvību. Bez ierobežojumiem varēsiet dzīvot. Savu dzīvi, bez ierobežojumiem. Tāpat jau ir grūti, tāpat jau cenas ir augstas. Un es ļoti labi saprotu, es redzēju, esmu tik daudz cilvēks. Un tā. Ja mēs modri šo te nobloķēsim. Tos heiterus. Vienmēr sakot tā. Delfi, nekas nenotiek. Tukšums. Jā, Delfi, jūs redzat lielajos mēdījos, jā? Delfos klusums, Panorāmā klusums, Latvijas radio klusums, TVNetā klusums, TV3 klusums, visos mēdījos klusums. Jūs saprotat? Saprotat, kāda ir mūsu mēdī? Tieši tāpat kā ārzemēs, jā? Korumpēti nopirkt. Tagad uztaisīsim pauzi mazu tiešraidē, un tad pēc mirkliša atkal, kad būs nākamie notikumi, tad iesim tiešraidē. Paldies, ka jūs tik daudz skatāties. Pasākums būs garš. Man mazliet ir balss saites, mazliet ir, jāatpūtina.